Čau, 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 čau. Laipni lūgt mūsu podkāstā divi par futbolu. Es esmu Kristaps, un viņš ir. Es esmu Knuts, un šodien mūsu tēma būs Valmieras futbola klubs. Šobrīd virslīgā viņi atrodas trešajā pozīcijā, un arī viņiem ir ļoti saspīlēta situācija tabulā. Viņi šobrīd ir trešie, bet viņi atpaliek par tiešām 20 vai cik punktiem, tādēļ, ka viņiem ir atņemti veseli 10 punkti, piemēram, par to, ka viņiem ir ļoti saspīlēta situācija kluba tā kā, vadībā. Viņiem ir Šveices investors, kurš, piemēram, viņiem nemaksā baigi. Viņš nav samaksājis tiešām daudz naudu. Un šobrīd viņiem ir tāda kā krīze, viņiem ir nemaksāti nodokļi, viņiem ir atņemta nauda, un tur tiešām saspīlēta tā situācija. Bet ļoti cerams, ka tas viss nokārtosies, ka tie investori tomēr samaksās, visu izdarīs, ka viņiem ienākumi būs, ienāks un viss būs kārtībā. Un, un arī viņiem tagad uz papēžiem tieši minēta ceturtās vietas ieguvēja FK Auda, tikai 3 punktu starpība. Tieši viņiem rītdien Valmierai spēle pret Liepāju, kas arī ļoti stipra komanda, ļoti sīva. Tur būs arī saspīlēta spēle, bet ceram uz Valmieras panākumu, nu, ja viņi vēlas tomēr pieturēties tuvāk FC Rīgai un RFS, tad kaut kā tabulā būt augstāk, tad viņiem būs tiešām vajadzīgs šis panākums pret Liepāju rītdien. Un es biju teikt svētdien. Kristap, kādas ir tavas domas par Valmieru? Nē, nu ir arī labas ziņas. Viņiem divi spēlētāji, Vārslāns un Vapne, ir Latvijas izlase. Pēc Vārslāns katru maču sniedz ļoti labu sniegumu. Pret Maķedoniju man šeit viņš pat bija labākais spēlētājs. Viņš vienmēr savu sniegumu parāda izcili un dabūna uzbrukuma situācijas. Es gribu piebilst par faniem. Valmiera iespējams ir viena no labākajiem faniem visā virslīgā. Viņi sacenšas lieliem klubiem un tāpat tiek galā. Tie fani vienmēr cīnās līdz galam. Jo es pats bijis Valmierā, smačos klāt. Es esmu tur bijis pie faniem, es esmu redzējis visu, kā tur notiek. Ļoti forši tur ir. Man ļoti patīk Valmieras fani. Man patīk arī spēlētāji, jo es nointervējos Valmieras spēlētāju Vārslavānu. Ļoti foršs džeks, ļoti atsaucīgs. Man personīgi patīk Valmiera kā klubs, kā fani, kā vispār viss. Ļoti žēl, ka viņi ir trešajā vietā tabulā. Ja viņiem būtu tie 10 punkti, neatņemts, tad būtu mierīgi Rīga ar C varētu mēģināt apdzīt. Ir vēl jācīnās, tā kā rīktīgi jāapcies, audu nedrīkstīs noķert. Bet Valmierai ir iespējas palikt trešajā vietā. Vai arī, ja Rīga dažus mačus zaudē, tad apdzīt viņus. Jā, Valmierai arī ir tāds ļoti latvisks un spēcīgs treneris Gatis Kalniņš. Viņš ir nācis Jurģa Kalna vietā, kur šobrīd trenē Kambodžas futbola līgā. Bet Gatis Kalniņš arī viņam ir tās pašas Jurģa Kalna futbola taktikas iestrādes. Viņš spēlē ļoti uzbrukošu futbolu, skatāmu, daudz uzbruk. Mm, Dažās spēlēs, kur jādomā par aizsardzību, viņi netik ļoti par to piedomā. Bet arī, protams, par to ir jāpiedomā. Aizsardzība, protams, ir viena no principā, svarīgākā futbola sastāvdaļa ir aizsardzība. Bez tās arī nebūs uzbrukums. Bet Valmērai ir labi uzbrucēji, ir daudz ārzemnieku, ir francūšu spēlētāji, ir no Senegālas labi uzbrucēji, arī virslīgas rezultīvākais spēlētājs ir no Senegālietis ļoti garš augumā, daudz sit gols ar galvu, vairāk hat-triku īpašnieks arī čempionātā. Nu, principā Valmērē tiešām, ja jums patīk tāds atraktīvs futbols ar daudz uzbrukumiem, tiešām Valmēra tā komanda, kurai ir vērts sekot līdzi. Es vēlos Un piebilst par Valmieras futbola laukumu. Man personīgi ļoti patīk laukums. Smuki izstāsts, ļoti laba zālīte un ērtas sēdvietas. Tur viss ir tuvu. Fani tur rītīgi aktīvi uzdarbojas. Tur nav reāli slikti nekas. Man šķiet, ka nekas slikts nevar piebilst par to laukumu. Kā tev šķiet par to laukumu? Lūdzu. jā, Valmērē tiešām ir tiešām tur kvalitatīva zālīte, laukums ir perfekts. Principā, ja jums patīk īsta zālīte, nevis mākslīgā, kas ir, piemēram, citos laukumos kā Daugavpilī vai
ir tiešām vairāk kā mākslīgie, bet tur tā dabīga zālītes, Valmiera forša pilsēta, arī skaists tribīnes, un futbols tur ir tiešām baudāms. Viss tur ir lieliski, principā. Ja godīgi, man šķiet, ka vēl dažiem Valmieras spēlētājiem būtu jābūt izlasē. Valmiera ļoti labi sniegumu rāda, jo spēlētāji ļoti cenšas un cīnās. Šķiet, ka treneris ir nopelnījis savu vietu savā amatā. Man šķiet, ka viņam jāpaliek vēl kādu laiciņu. Valmiera tiks nākošais sezona labāk. Arī ar investoriem viss nokārtosies un nākošais sezona viņi augs stiprāki. Nu, tev ir vēl kaut kas, ko piebilst? Jā, es vēl gribēju piebilst, ka Valmierai ir tiešām nu, var tā kā redzēt, ka ir tā deksme, ka viņi grib iet uz to tā kā augstāk, arī savus spēlētājus, piemēram, viņi tiešām daudz spēlētājus arī pārdod uz ārzemēm par tiešām arī lielām naudas summām, un tas ir tāds vairāk biznesa, tāds projekts, tāds biznesa, ko komanda, ko viņas pārdod pār savus spēlētājus uz ārzemēm, paņem no ārzemēm, vai arī tur ir arī tiešām daudz tādi kvalitatīvi tā kā vietējie latviešu spēlētāji, kuri arī labi sevi pierāda. Un, principā, jā, tas arī būtu viss. No manas puses arī būs viss tagad. Paldies, draugi, par skatīšanos. Ļoti novērtēju jūsu atbalstu. Paldies no manas puses. Jā, varat mums piesakot, pieabonēt, ja jums ir tāda vēlme, un tiekamies citos mūsu video. Tieks!